Iekšējā balsojumā vakar daudzi izvēlējās temperamentīgo Annu, nevis smaidīgo klusētāju Saipo, kurš svētdienas koncertā žūrijas vērtējumā palika priekšpēdējais. Dalībnieki gandrīz vienprātīgi nolēma dot puisim vēl vienu iespēju. Viņš no mums visiem visvairāk, manuprāt, mācās un cenšas. Un man ir pirmo reizi ir iespēja dot viņu vērtēt. Un es gribu dot viņam otro iespēju. Un es viņam, tāpēc viņu nebalsošu. Ja nākamreiz atkal viņš pēc žūrijas būs zemā vērtējumā, tad gan varbūt es rakstīšu viņu. Bet man ir iespēja dot viņam otru iespēju, jo viņš ļoti cenšas. Es jau tagad esmu izdomājis, teiksim, 50% no visu šoviņa, kas man būs svētdien. Būs interesantāk, ir pirmkārt ātrāka dziesma, aktīvāka un vairs nebūs nesēdējuši, nespēlējuši ar ģitārīti, bet būs kaut kas cits jauns. Būs skatītājiem interesantāk un noteikti būs labāk. Kā visu laiku līdz šim ir katrā koncertā bijis ar vien labāk. Es domāju, tāpēc arī man biedri dod iespēju. Tāds saldais. Tik jau! Saipo, tur savu izskatu pat mani gandrīz nogalina. Bet paldies Dievam, tu vēl pagaidām tik labi nedziedi, lai tu man nogalinātu. Es īstenībā tagad noklausoties rītīgi piekrīt tam, ko teica Anza Krauze vakardien, par to, ka man ir ļoti pie albas jāsēdā. Protams, es nezinu, vai mēs to reāli paspēsim radikāli izmainīt akadēmijas laikā, pat mācoties varbūt visus 3 mēnešus, kā kuram tas izdosies. Bet tavas vokālās spējas nav daudz lielākas, kā es tev redzēju pirmajā šovā un uz atlases. Un esiet, lūdzu, cilvēki, strādājiet pie dziedāšanas. Saipo, tas rītīgi drošāks paldies. Rītīgi vienkārši, likās rītīgi bija forši un Nelikās, ka saskaldīt tas dziedājums. Man gribējās bišķiņā... Nezinu, bija daudz tīrāk. Ne, vispār kāds tu biji sākumā un tu tagad vispār neesi vairs tik sakalds. Un man personīgi prieks. Es domāju, tu esi pelnījis šeit atrasties nopietni. Jā, un prieks, ka es nebiju. Ļoti labi, ka mēs... Riktīgi stilīgi, tu franču valodā nomāc to vienu piedziedājumu. Varētu redzēt, cilvēki bišķi apmols, nedziedēja līdz tiem rītiem, bet tas bija baigi stilīgi. Dzied līdz un pēkšņi. Tad, kad tu dziedi franciski, tev pēkšņi viss atverās. Man liekas, ka franču valoda tev dzimtā valoda, un tu esi tik brīvs, tad varbūt tev vajag saprast, kas franciski vai franču valodā tevi atbrīvo. Reāli, ir progress no sākuma. Sākumā viņš bija tik sakalts, tā ka es nezinu. Tagad ir diezgan labi. Tagad normāli suliņi ielaist. Jā, suli ir ielaists. Saipo sācis sulot. Sācis sulot.